Ja tev ir sūdīgs miegs, tad nav jēga no laba uzturplāna, nav jēga no laba treniņa plāna. Visdrīzāk tāpat progresu nesasniegs. Līdz ar to, ja tu šobrīd neprogresē, vai varbūt plāno vispār tikai sākt sportot, un tev ir sūdīgs miegs, tad zini, ka tas ir pats sākums. Pats sākums, ar ko jāsaka. Miegu var izjaukt baigi daudz un dažādas lietas. Līdz ar to miegs noteikti ir viena no grūtākajām lietām, ko sakārtot, jo miegu ietekmē baigi daudz, un viss kaut kas ir ietekmēt miegu. Tas, ka tu spaidi telefonu, tas, ka tu esi kādā vitamīnu minerālu deficītā, tas, ka tu esi pārsportojies, tas, ka tu esi pārstresojies. Miegam ir ļoti daudz un dažādas nianses, tāpēc brīdī, ka tu sāc kārtot savu miegu, tad atceries, ka jā, uzturbagātinātāji ir svarīga sastāvdaļa, tomēr, ja tu dzersi kafiju vēl vakarā, ja tu sportos 10 vakarā, uzturbagātinātāji arī nepalīdzēs. Līdz ar ko miegs tomēr ir tāda ļoti sarežģīta sakārtojama lieta. Ja tev miega problēmas, tad rēķinies, ka visdrīzāk te būs pāris mēneši, kamēr to miegu, un tu sakārtos tiešām līdz pašam galam.